Mēs neesam atgriezušies ne 1935. gadā, ne arī aizbraukuši uz Holivudu. Tas notiek tepat Latvijā. Jau vairākas dienas Rīgas sporta manēžā tiek filmēts šī gada Latvijas grandiozākās spēļu filmas Sapņu komanda 1935 masu skatu filmēšana, kas pateicoties sadarbībai ar Latvijas mobilo telefonu ir pulcinājusi milzumu daudz entuziastu. Šis ir tas unikālais gadījums, kad Latvijas mobilais telefons sadarbībā ar LMT ir organizējis tādu lietu kā piedalīšanos masu skatos. Pirmo reizi tas ir tādēļ, ka es varu pateikt, ka nekad līdz šim nav sociālajie mēdīji izmantoti, lai aicinātu piedalīties masu skatos Latvijas iedzīvotājus. Man ir milzīgs prieks, ka ir bijusi tik liela atsaucība un ir pieteikušies vairāk kā 1500 dalībnieku šo masu skatu filmēšanai. Dienā, kad Tautsbalsas komanda viesojās filmēšanas laukumā, galvenās lomas atveidotājs aktieris Jānis Āmans mums atklāja, ka tiekot iemūžināt īpaši svarīgu Latvijas izlases spēli pret Šveici. Šodien mēs filmējam spēli pret Šveices komandu, kas ir ļoti tādā ieturēta militārā stāja, bet īstenībā diezgan lecīgi, kā mēs filmā to redzēsim. Protams, es nevaru atklāt visas kārtas. Arī aktieris Rihards Lepers, kurš filmā atveido Šveices izlases spēlētāju, atzīst, ka filmēties it kā pie saviem faniem esot ļoti patīkami. Šī filmas noris notiek Ženēvā, tātad Šveicē, un mēs esam mājnieki, mēs neesam ļaunie, vienkārši tā sajūta ir, protams, pacelāt, jo publika ir mūsu pusē. Tā kā filmēties ir fantastiski, jo tu jūties kā mājās. Sajūta, kad aiz muguras esot milzumu daudz skatītāju, radot realitātes sajūtu un palīdzot aktieriem iejusties savā tēlā. Katrā ziņā ļoti palīdz. Spēlētājiem tas ļoti palīdz. Tas rada dzīves emocijas, sajūtas. Piemēram, kad ir kadrs, kur trāpa grozā, tas uzreiz, ka tev ovācijas ir, tas pašam tādas skudriņas. Ir, ka tu zini, ka tu tēlo, bet tik un tā tas tev emocionāli palīdz un arī nospēlēt tās visas savas emocijas un to krāsu, emociju krāsu gaumu palīdz nospēlēt. Arī paši masu skatu dalībnieki atzīst, ka filmēšanās process ir ļoti aizraujošs. Mēs esam no Jelgavas Salonāna teātra, un draudzene mūs tā kā iedvesmoja šeit atbraukt, un tad visi kopā saņēmāmies, atbraucām, un tiešām tie ir fantastiski. Ir iespēja izbaudīt un ir iespēja iemācīties, vispār novērtēt, kas ir filma. Tas nav tālu. Paskatīties, kaut kāds mazs gabaliņš, mēs tagad saprotam, kas ir filma, nevis tas ir tāds šotiņš, bet tas ir kārtīgs mākslas darbs. Jau 2 mēnešus iepriekš es internetā izlasīju, ka būs jūlija mēnesī filmēšana Rīgas sporta manēžā. Un arī tad jau laicīgi pieteicos. Tā kā šajā pasākumā es tādā pirmo reizi nedaudz nogurdinoši, bet man patīk, jā. Tas ir interesanti. Starp visiem masu skatu dalībniekiem bija arī tādi, kur šo filmēšanos izmantoja kā iespēju izrauties no ikdienas un ļauties nelielai svētku gaisotnei. Svēta lieta, ka tev solīja, es ceru. Kāds ir viss? Lika vedīs uz restorānu, jeb uz kafēnīcu, vismaz mazākais. Pēc filmēšanas? Jā. Masu skatiem interesanti varēja pieteikties dažādos sociālajos tīklos, un šāda iespēja Latvijā norisinājās pirmo reizi. Es gribētu izmantot šo iespēju un pateikt lielu, milzīgu paldies visiem tiem, kas atbalstīja šo pasākumu, kas piedalījās, kas nežēloja savu brīvo laiku šajā karstajā vasaras dienā un piedalījās ar savu atbalstu filmas tapšanā. Un aicinu visus turpmāk arī sekot līdzi mans LMT Twitter kontam, kur visi varēs redzēt, kā notiek šī filmēšanās līdz pat beigām. Sekosim līdz filmas norisei sociālajos tīklos un ar milzu nepacietību gaidīsim rezultātu uz lielajiem ekrāniem. Protams, gaidām! Oskars Lepers, Sandrs Polis, Tautas balss.